12 diskusijās Es, Latvija un Eiropas Savienība 230 iedzīvotājus septembrī izvērtēja pirmos 6 gadus kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, kā arī izstrādāja priekšlikumus par to, kādā Latvijā un Eiropā viņi vēlas dzīvot. Dalībnieki tika ielūgti pēc nejaušās atlases principiem, pārstāvot dažāda vecuma grupas un profesijas. Lielākā daļa priekšlikumu tika adresēti valdībai un pašvaldībai, daudz mazāk Eiropas Savienības institūcijām. Piemēram, iedzīvotāji rosināja valdību veidot īpašas kredīta programmas alternatīvās enerģijas attīstībai, kā arī mainīt kontrolējošo institūciju attieksmi pret uzņēmējdarbību, pirms sodīt uzņēmumus par pārkāpumiem. Valsts ieņēmuma dienestam, pārtikas un veterinārā dienesta un būvvaldēm būtu jādod laiks kļūdas novēršanai, ja sabiedrībai nav tiešu draudu. Starp pašvaldībām domātajiem priekšlikumiem ir ideja atbalstīt sporta aktivitāšu iespējas, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus pašvaldību budžeta plānošanā. Savukārt Eiropas Savienība tika aicināta izstrādāt direktīvu, kas regulētu vecāku atbildību par bērniem, kad vecāki aizbrauc uz peļņu ārzemēs. Tomēr internetā populārākie priekšlikumi ir ierosinājums organizēt stikla un plastmasas taras pieņemšanu lielveikalos, veicināt dzimstību Latvijā ar atbalstu jaunajām ģimenēm un bērniem, kā arī noteikt, ka ar nodokļiem neapliekamais minimums ir vienāds ar iztikas minimumu. Tāpat daudzi atbalstīja priekšlikumu pašvaldībām atbalstīt pašdarbības kolektīvus un kultūras pasākumu rīkošanu, kā arī garantēt pensijas vismaz iztikas minimuma apmērā. Apkopotais ziņojums ar visiem priekšlikumiem un Latvijas dalības Eiropas Savienības vērtējumiem no 12 diskusijām pieejams interneta adresē Es Latvija un es.es maja.lv.